Esiet sveicināti kārtējā mantru spēka video laidienā, un šoreiz mēs iepazīsimies ar vienu kunga Šivas, mazāk zināmu mantru. Patiesībā šeit mēs praktizēsim divas kopā saliktas mantras. Abas mantras nozīmē kaut ko ļoti līdzīgu, un vairāk par to jūs varat izlasīt pievienotajā rakstā šim video. Bet tad kungs Šiva, kāpēc mums vispār vajadzētu skaitīt kunga Šivas mantras? Tas šī gadījumā, ja mēs tam pieejam kā jogas praktizētāji, tad mums uz to nav jāskatās kā uz hindu reliģiju vai kā uz hindu dievu, bet priekš mums jogiem, jogas praktizētājiem, kungs Šiva ir visu jogas prakšu autors. Kungs Šiva ir tas spēks, jeb tā būtne, jeb tā dievība, kas atnes uz šo planētu jogas zināšanas. Zināšanas par sevi, par ķermeni, un par mūsu smalkāko uzbūvi, un par to, kā mēs varam attīstīties, evolucionēt un sasniegt apskaidrību, ja pilnību šajā ķermenī. Un tas ir kungs Šiva, kas šīs zināšanas ir devis. Tāpēc ir ļoti daudz mantru. Patiesībā visas mantras, ko jūs ziniet, nāk no kunga Šivas. Tāds ir tātriskais uzskats. Arī jogā šis uzskats pastāv, jo Šivu dēvē par adijogiju, pirmo jogu, un arī adiguru, pirmo guru. Ja, daudz par šo jūs varat arī uzzināt, klausoties un skatoties guru video stāstījumus, bet tā ir plaši zināma lieta, ka jogas prakses mums ir devis kungs Šiva, tāpēc, ja mēs praktizējam jogu nopietni, tad mēs, protams, arī pasakamies kungam Šivam par šīm praksēm. Ja, un zināmākā, protams, mantra ir Om Namah Shivaya, bet šoreiz mēs mācīsimies praktizēt mazliet mazāk zināmu mantru, bet intensīvu, spēcīgu, un tā ir Shivoham mantra. Un mēs savienosim kopā divas mantras – Soham, Shivoham. Ja, kā jau teicu, ko tas nozīmē, jau varat izlasīt rakstā, bet runa ir par to, ka mēs šādā veidā atgādinām sev par to, no kā mēs esam izcēlušies, kas mēs esam un ar ko mēs esam vienoti. Ja, ar tīru apziņu. Ja, Šiva nozīmē arī tīrā kosmiskā apziņa, jeb kosmiskā patiesība, jeb varētu teikt ar visuma izcelsmes avots. Ja, kā skaitīt mantras, par to es jums jau izstāstīju iepriekšējā video. Šoreiz mēs uzreiz vērsim pie ragiem. Ja, šoreiz izmantošu Rudrakša mantru. Visām šīs mantrām mēs izmantojam Rudrakšu. Ja. Šī man personīgā mala, tāpēc viņa paliks neredzama, jo es izmantošu šādu te maisiņu. Un mēs kopā aicinu jūs ievibrēt šo mantru, ieskaitīt. Ja, šo mantru tiešām nevajag mācīties, viņa ir viegla. Soham, Shivoham. Soham, Shivoham. Ja, un šo mantru mēs varam skaitīt ne tik daudz ar sirdi, ar emociju, cik vairāk ar tādu zināmu intensitāti, ar tādu zināmu spēku. Ja? Gan varētu teikt, ieskaldīt šo mantru, ievibrēt šo mantru ķermenī. Ja? Mazāk zināma lieta arī ir tāda, ka mantras mēs varam ievibrēt noteiktās ķermeņa vietās. Ja? Nevis vienkārši skaitīt, bet skaitīt to noteiktā vietā, skaitīt to šeit. Piemēram, laba vieta ir skaitīt to nabas centrā, jeb tā vietā, ko mēs jogā dēvējam par manipura čakru. Ja? Vieta, kur prāna enerģija koncentrējas lielā daudzumā un tālāk izplatās pa visu ķermeni. Attiecīgi mēs arī ievibrējam skaņu, šo mantru šeit, un šī mantra varētu teikt simboliski, ja šīs mantras lādiņš un enerģija tālāk tiek izplatīta pa visu ķermeni. Un zināms mūžums, zināms skaidrība, zināma pacilātība pēc mantras skaitījuma noteikti piedzīvojumi būs arī jums, ja jūs man pievienosieties. Ceru, ka jūs jau esat gatavi. Sāksim skaitīt mantru. Šī ir ļoti īsa mantra, tas prasīs varbūt maksimums 2 minūtes. Noskaitīsim mantru, darīsim to ar acīm ciet, ar uzmanību nabā vai manipurā vai vēderā. Kā jums ir vieglāk? Un tad mazliet pasēdēsim, piedzīvosim mantras radīto vibrāciju. Ok, esat ar mieru, esat gatavi, tad arī sāksim skaitīt mantru. Ja,
Atcerieties vienmēr stabili, atcerieties vienmēr atslābināt ķermeni, nomierināties, pievērt acis. Ideālā gadījumā mēs mazliet pāelpojam kādu minūti, divas, atgūstam elpas dabisko mierīgo ritmu. Šoreiz mēs to nedarīsim. Mēs jau tūlīt sāksim skandēt mantru. Un ievilksim gaisu un sāksim. Skaitīsim 108 reizes pilnu malu. Ja? Sākam. Soham, Shivoham, 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 Soham, Shivoham. Om. Jā, esam noslēguši, acis paliek ciet. Un pasēdēsim, pavērosim mantras, radīto vibrāciju. Vēdera apvidū, visā ķermenī, domās, prātā.
Jā, visam šim mēs pieejam intuitīvi, radoši, viegli, nesasprindzinoties, pārāk nedomājot. Jā, mantra joga ir darbs ar smalko dimensiju, ar enerģijām. Cik jūs esat spējīgi uztvert, sajust. Tas ir būtiski šajā mantra jogas praksē. Ja? Atcerieties, tā ir arī meditācija. Skaitīt mantras nozīmē meditēt. Ja? Fiksēt sevi uz vienu domu, uz vienu skaņu, uz vienu mantru. Ja? Tā ir arī koncentrēšanās tehnika, uzmanības tehnika. Un uztaisīsim 3 dziļas ieelpas un izelpas, un tad vērsim acis vaļā. Elpojam ar vēderu. Ļaujam enerģijai ieplūst, izplūst. Un pēc 3. izelpas viegli, dabiski vērsim acis vaļā. Un mūsu mantra jogas sesija ir galā. Šī bija ļoti īsa. Jā, šo mantru var skaitīt vairāk nekā 108 reizes, varbūt 1080 reizes. Jā, aizvien iesaku jums meklēt savu mantru, skaitīt dažādas mantras un palikt pie tās, kas jūs uzrunā, kura jums ar sajūtu ir laba, kura jums liekas piemērota, kur jums patīk. Jā, skaitīt mantru regulāri, katru rītu, katru vakaru iespējams, un piedzīvot, iepazīt mantras spēku. To arī novēlu. Visu gaišu, Om Šantī!